tur ļoti vienkārši lieta. Tā plīts nav izolēta. Viņa parasta buržujka. Atklāts vaļais metāls ir, vai ne? Tu pabūs mājas, tu sagaidīsi tas elektriks? Sagaidīsi, ja būs mājas. Parādi viņiem. Jā. Es zinu tagad, kas ir tāds. Un atklāts bleķis, kaut kur no sienas, kaut kur 20–25 centimetri no sienas stāv, kur vispār jābūt kā 40 pusmetram jābūt atklātai liesmai no sienas jābūt kaut kur kas karstums satur, jā? Tur vispār 20 centimetri, un tā siena, paralēlā siena, tā kā šeit. Tā būtu žuļka stāv šitā, un te ir siena, tā gabalī no. Viņa sāka uzkarst un sāka svilt. Elementāra lieta tāda. Es pats kādreiz jaunībā pa žarkās sādēju, es ļoti labi zinu, kas tas ir. Un kāpēc jūs prāt īpašnieki tādu sienu tik tuvu lika to? Manuprāt, viņi jau nav lietas kursā tie cilvēki, kā tam jābūt. Viņi ar uzrašības noteikumiem nav iepazīstināti, cik es saprotu. Tur vispār, es biju uzgājis augšā, tad, kad tur dūmi parādījās koridorā, vai ne? Es biju uzgājis augšā, skatījos, bet pirms tam es redzēju, ka tas saimnieki, vīrs un sieva aizgāja projām, bet dūmi ir, es nezinu, kas notiek, jo, ja kas es būtu zvanījis uzreiz pa žarkai, bet pieklāvēja pie durīm, jā, atsaucās, iekšā bērns bija, un suns iekšā, bet tāds vilciņš tāds viņam, vai ne, iekšā bija. Es saku, kas paliet? Es saku, no plīts. Bet ko tas bērns zina? No plīts dūmi nāk par to kādu. Es saprotu, ja nāk no plīts dūmas, значит, tā plītas kursens nevelk. Parastu lietu, vai ne? Bet izrādās, ka tur jau tie dūmi sāk nākt jau no sienas. Tā sanāk. Vai jūs izsaucāt ar pažarnieks, Es nesaucu, nē. Es biju izbraucis ārā uz pilsētu. Es nezinu, kas izsauc. Vai viņi paši izsauc, vai kā tie saimnieki varbūt bija atgriezušies, nezinu. Tiešām nemā pateikt. Es piebraucu, te jau viss notikās. Man tas komandas priekšnieks, tas man pazīstams. Kādreiz kopā strādāju. Es tā, zināju, parunāju.